Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji, jūsu uzmanībai kārtējais, kas notiek Latvijā speciāli izlaidums, ciklā Kādai jābūt 15. Saeimai. Cikls, ko mēs veidojam vēl Saeimas vēlēšanu gada pavasarī, lai vēlētājiem laicīgi būtu plašāks ieskats tajā, kuri politiskie spēki domā par sevi, par konkurentiem un par valsti un kā gatavojas vēlēšanām. Un jums, vēlētājiem, dot savus piedāvājumus, cik aicinām visus tos politiskus spēkus, ka mēs kādēļ šī gada aptaujās ir vismaz 2% reitingos. Šobrīd tādas līdz šim ir bijušas 10. Katrs no politiskiem spēkiem deleģēja 5 pārstāvjus. Un šoreiz mūsu saruna ir ar apvienību, kura vairāk kā pāris sasaukumus nav bijusi parlamentā. Tagad atkal plānotajā būt Saskaņas centrs. Piecinieks, kas ir deleģēts, kā vienmēr no kreisās uz labā, nevis pēc amatiem, nosaucu piecinieks, kas ir deleģēts. Kārlis Kresliņš, labdien, Maksims Lodiņš, Sveiki. Jānis Urbanovičs, labdien, Dans Erlens Grīnhagens un Aivars Smans. Labdien. Sāksim ar... labi, vispirms šito bildīt standartā jāuzliek. Saskaņas centrs tur šobrīd tajā SKDS listē bija 9. aiz stabilitātes. Es būtu gatavs derēt, ka droši vien, ka Hermaņa partija varētu aiziet garām. Bet, kas ir Saskaņas centrs? Tas ir man pirmais jautājums. Un tas pirmais jautājums, vispirms Urbanovičs kungs ir pie jums saistībā ar šo bildi. Ja? Tātad, Bartaševics izslēdza, virkne līderu ir prom, Zariņš un Elksniņš un Klemeņķevs un Morozovs un Ločmēl vēl šogad. Un tur vēl to sarakstu varētu papildināt. Aizejot visai tai līderu plejādē, Nošakaus ir, bet Briselē un Valdē vairs nav. Kāds citādāks ir Saskaņas centrs? Piedošana, Saskaņa šajā gadījumā. Saskaņa, un tad mēs paiesim līdz Saskaņas centrām. Saskaņa ir rosīga, jaunāka un darbīga. Jaunāka, tāpēc ir 2 biedri no citas paudzes jums blakām, jā? Man ne tikai šeit viņi ir, viņi arī ikdienā blakām ir daudzi jaunieši. Un faktiski viņu dēļ arī es esmu atgriezies šajā izmēģinājuma lausumā. Viņu dēļ? Jā. Bet labi, šitie arī bija rosīgi cilvēki. Es nevarētu viņi teikt, ka tie nebija rosīgi. Jā, bez šaubām viņi bija rosīgi, viņi ir rosīgi arī tagad. Tikai es sapratu, ka viņiem ir citas prioritātes, nevis tā, ar ko es dzīvoju visus šos gadus, ar viņiem kopā un bez viņiem tagad. Proti Saskaņas ideja, sociālā un etniskā miera prioritāte viņiem ir, laikam ir labā atmiņā, un viņi to nenoliedz kā vajadzību, bet starp viņu prioritātēm es nesaskatu, un tāpēc es domāju, ka Saskaņas idejai mirt nedrīkst. Viņi dzīvoja ar kaut kādām viltus prioritātēm? Nē, viņi dzīvo ar mūsdienīgām, jaunām Latvijas politikai raksturīgām pēdējo gadu prioritātēm. Iedodiet, publikai neredzēt cilvēku. Kas ir Saskaņa šobrīd? Tātad Saskaņa šobrīd pārtop. Īsi sakot, tā kā mēs šeit apdzīvā Maksim esam, mēs radam jaunu vīziju Saskaņai. Jūs tieši parādat aizgājušie biedri, pievienojušies citām partijām, izveidojuši savus politiskos spēkus, un mēs Saskaņu tādā ziņā pārdzīvinam. Atdzīvināt un pārtap 2 dažādas lietas. Un es arī teiktu, ka Saskaņa attīstās un jauniešu kustība arī attīstās. Un es teiktu, ka mums tiešām ir ļoti laba komanda, jo mēs apvienojam gan profesionāļus, gan jaunus cilvēkus. Un tas ir arī Saskaņas spēks, jo tam paudzēm ir jāmainās. Jo nedrīkst būt tā, ka visu laiku vecajā valda. Bet saturiski, tas, ko Nesa un publikai piedāvāja, nezinu, Klemeņķevs piemēram. Un jūs? Nav tik jauns kā mēs. Ne, bet nav runa par vecumu, ir runa par to, ko jūs atšķirīgu piedāvājat. Vai arī to pašu? Es gribu turpināt. Jūs taču neesat Saskaņā. Nē, bet pagaidiet, es vienkārši... Es Saskaņas biedriem prasu, Smankungs. Lieta ir tāda, lieta ir ļoti nopietna, jā. Es esmu piedalījies Šlesara kongresā un esmu piedalījies Saskaņas kongresā kā ciemiņš. Jā. Es redzēju būtisku atšķirību, kur ir viedokļu vienkārši dažādība, jā, un viena partijas līderu domas. Šeit ir pavisam cita pieeja. Pabeidzam. Saskaņai ir konkrēta programma. Jānis Urbanovičs to prezentē, un arī mūsu jaunieši, Saskaņas jaunieši to atbalsta. Pājam plašumā tagad. Apvienība, Saskaņas centrs formāli, publiski
paziņots, ir partija Saskaņa plus centra partija. Tas ir oficiālais vēstījums, vai ne? Un tad visi varēs iesaistīties, vēl kas gribēs. Jā, tā ir platforma, tā ir atjaunota Saskaņas centra platforma, kur mēs pieaicinām biedrības, kā šeit mana kungs pārstāv un ir biedrības Latvijas 150 vadītājs, līderis. Viņi pievienojās mums. Mēs sadarbojamies ar citām biedrībām, klubiem un individiem. Pie mums nāk un mēs mainamies līdz ar pienācēju un Saskaņas centra atjaunotājiem. Kresliņkungs, Nacionālās apvienības saimnes deputāts bijāt. Lai kas cīnījās, bet Urbanovičs pārstāvētie politiskie spēki Nacionālā apvienību cīnījās pastāvīgi. Kas jums tagad ir meklējams pie Urbanoviča? Es varu pateikt tas, ka Nacionālā apvienībā man radās tās domstarpības tajā jautājumā, kad cīnās ne par mērķiem, ko grib sasniegt, bet vairāk pret kaut ko. Tas ir tā kā būtībā. Bet šeit es paskatījos, kā Saskaņa tagad viņa izsaka, ko viņi grib sasniegt, un es esmu savu viedokli izsacījis arī rakstos un tam līdzīgi, ko es gribētu redzēt. Un tas diezgan labi saskana ar Saskaņu, tā teiksim. Bet viņi jau arī taču, es lasu Urbanoviča kunga rakstus un paziņojumus un intervijas, un viņi arī ir pret to, ko vara dara, pret vēl kaut ko. Pret jau ir jebkurš spēks pret kaut ko. Jautājums ir ne tā, ka tur ir... vienu piemēru pievedīšu uzreiz. Sāk pēc tautībām kaut ko, pret valodām kaut kas. Man tas galīgi nav pieņemams. Kļūdas pēc bijāt nacionāļos. Man nav pieņemams, ka es varu pievest vienu piemēru, Jāni, īsu pievedīšu. Kad uz laukiem sēžam kopā sanākuši un tur runā krievu, latviešu, spāņu, angļu un zviedru valodā. Kas tas ir? Kad vienā pienāca cilvēks, saka, kā jūs viens otru saprotat? Mēs saprotam, ka tā ir mūsu pasaulē, ka tur ir dažādas valodas un dažādi pārstāvji. Bet kāpēc jūs, publiski es redzu, ka jūs nesat iestājies Saskaņā, jūs esat centra partijas cilvēks tagad? Es esmu centra partija, es neesmu pagaidām iestājies nekādā partijā. Labi. Bet, principā, mani uzrunāja centra partijā, mēs pārrunājam, es paskatījos, ka tie viedokļi, ko viņi izsaka un Saskaņa, ko izsaka, sakrīt ar manu redzību. Bet iestājies nesat nekur. Labi. Smana kunga tikko pieteica kā biedrība, bet tomēr jūs esat partijas pārstāvis un vadītājs. Tautas kalpi Latvijai nav nekur pazuduši. Jā, Tautas kalpi Latvijai nekur nav pazuduši, bet, diemžēl, tad, kad mēs pārņēmām partiju, pirms pagājušajām saimnes vēlēšanām, mēs nezinājām, cik dziļi tai partijai tās problēmas. Tagad mirušais Jānis, kas gāja Vinsaulē, kas bija partijas vadītājs. Un tad, kad mēs saskārāmies ar jautājumiem, kas ir knābā, tieši par šīs partijas jautājumiem, mēs, diemžēl, uz šo brīdi, es neesmu vadītājs šīs partijas, jo mums nav iespējas veidot jaunu valdi. Jūs esat oficiāli vienkārši valdes loceklis? Es esmu valdes loceklis, bet ar nokavētu vienkārši datumu. Jo mums bija valde ievēlēt uz 2 gadiem, mēs bijām pārvēlējuši valdi, bet, diemžēl, uzņēmuma registrs mums nedod to pārvēlēt, jo ir milzīgi parādi, kas ir no Jāņa laikiem, un tur daudz, tai partija ir 21 gads, un tāpēc... Šajā statusā jūs cepuri ir kustība, kur jūs piedalāties? Jā, mēs piedalāmies kā Latvijas 150, un šeit, un par to partiju runājot arī, tur arī problēma bija tāda, ka Covid laika vienkārši mūsu partija arī nebija atvērts konts, un nav arī tagad atvērts. Tas ir kā aizliegums vienkārši dažām partijām, tā tas ir bijis. Jo vienkārši to identitāti jūs jau grūti nolasīt. Piemēram, ja tagad atver... šeit mēs varam redzēt, ja atver internetā Saskaņas centra tāda mājaslapa vispār eksistē vēl aizvien. Saskaņas centrs LV, kopš 22. gada mirusi, netiekat klāt viņai? Ir problēma. Tā vēl kaut kāda cita. Jāni, tā ir problēma, patiešām mēs to jautājām arī. Es pats atbildēju. Jā, labi. Viņu ir nopircis kaut kāds igaunis.
šo Un nevarat atpirkt, vai pa dārgu? Nē, mums ir izveidota jauna. Es zinu, jā. Jā, un mēs ar to strādājam. Un tas ir iemesls, mēs gribam teikt, ka tas nav tas pats saskaņas centrs. Lai gan viņš aug no tā. Šis ir atjaunotais saskaņas centrs, un viņa atjaunots ir viss gan iepriekšējo kļūdu, teiksim, neatkārtošanas elementi, demokrātiskāku procedūru iekšējo organizēšanu un daudz ko citu es daru, ņemot vērā savu dažādo pieredzi. Un šis atjaunotais saskaņas centrs, viņš sakņojās saskaņas idejā, ko nenoliedz neviens, kas nāk klāt. Labi, precizējam. Tad atjaunotā saskaņas centra, kurš juridiski vecais saskaņas centrs vienkārši viņā mainās valdes. Dalībnieki. Un arī valdes. Dalībnieki. Un arī valdes. Pirmkārtām dalībnieki. Un arī valdes, jo valde lemj par lietām. Jā. Jūs esat valde, Gunta Šekbazjāna ir valde un Igors Meļņikovs ir valde, vai ne? Kas ir centra partijas vadītājs. Igors Meļņikovs 22. gadā kandidēja no Krievijas Savienības. Un no visas tās kompānijas, kas bija maigi izsakoties apšaubāmos uzskatos attiecībā pret karu Ukrainā un drošības lietām. Ne, viņš nestartēja no Krievijas Savienības. Speciālis, Viņš startēja kopā ar Krievijas Savienību no Krievijas Savienības sarakstā, parakstīja viņu programmas. Tādi cilvēki ir ok? Viss kārtībā tagad? Man bija iepriekšējā pazīšanās Igoru Meļņikovu. Viņš kādreiz bija Saeimas deputāts, strādāja man līdzās, un es viņu tagad, burtiski gadu atpakaļ, iepazinu kā progresējošu cilvēku. Kur tad viņš tā aizregresējās pie Krievijas Savienības? Es runāju par tagadējo Igoru Meļņikovu, man viņš ļoti patīk tagad. Kas ir mainījies viņam? Ko jūs esat izrunājuši? Viņš man līdzīgāks ir. Manos uzskatos, manās pieejās, manās priekšstatos, kas ir labi un kas slikti valstī. Viņš ir atzinis, ka viņš kļūdījās pirms 4 gadiem? Es arī esmu atzinis savas kļūdas. Pirmkārt, kadru politikā. Bet tad, jūs uzskatāt, ka viņš ir kaut kā... ļoti labs partners, ļoti labs partners. Man ļoti paveicies ar centra partijas dalību atjaunotajā saskaņas centrā. Jo es vienkārši tagad domāju, skatoties uz šo piemēru, es domāju, ka vai saskaņas centrā jūs tagad ņemsiet visādus ļaudis, vai tomēr būs kaut kāda šķirošana un atlase pēc kaut kāda? Mums nāk strīpām cilvēki, bet mēs esam diezgan izvēlīgi. Mēs varam atļauties būt izvēlīgi, jo partijas saskaņa nav zaudējusi nevienu nodaļu, lai gan viņas tika mudinātas, aicinātas un pirktas. Viņas pašreiz pagaidām strādā tādā hobija režīmā. Labi, bet par šito tad parunājam, jo, lai kā jūs sākumā te smuki noreklamējāt saskaņu, oficiāli, kas ir iesniegts biedru reģistrā, saskaņas biedru skaits ir jau zem 1905 šo pavasaru noreģistrēti, jā? Pirms 4 gadiem, kad mēs te tikāmies, bija 1600 pāri. Nerunājot par to, ka pirms 8 gadiem bija 3-4 tūkstoši. Jā. 900, tas ir daudz priekš Latvijas partiju. Salīdzinoši, jā. Man par to būtu daudz ko stāstīt, un viens no mūsu programmas sadaļas punktiem ir, ko es gribētu mainīt vēlēšanu sistēmā, lai mums augtu lielākas partijas, kas sakņotos lielākā sabiedrības slāņos, un būtu spiestas apvienoties un veidot voluntāru kustību, un augt, un mainīties, un izaugt no tā. Tas ir mans piedāvājums, ko es gribu darīt, ņemot vērā to pieredzi, ko es redzu un ko es paredzu tuvākajā laikā, nākošā saimē. 905, tie tagad pārbaudīti biedri, ja? Tur vairs nav nekāda... Es to nezinu. Jo skatāmies nākošais, šobrīd interesanti, ka centra partijā pēc biedru reģistra ir vairāk nekā saskaņā. Tur ir 1000 pāri. Es nezinu, cik viņi reāli tie centra partijas cilvēki. Domārkungs, ja kurš vadītājs atbildētu, ja godīgi, tieši tā kā es nezinu visus partijas biedrus, bet es strādāju ar aktīvāko daļu, un viņa mani priecē. Es ar viņiem esmu godīgs, un viņi pret mani. Labi, parunājam par to jūsu uzstādījumu. Es izvilku šo citātu no februāra ziņas par to, ka atjauno saskaņas centru. Un tur Urbanoviča kunga tekstā bija tas, ko mēs faktiski jau šobrīd arī dzirdam, kad būs formāts, kas ļaus sadarboties ar dažādām biedrībām, pilsoņu klubiem un kopumiem. Bet tā viena no tām frāzēm parādījās, ka tur būs platforma tām grupām, kam rūkst naids.
Es nezinu, man kungam viņam visu laiku pret kaut ko naids ir, ja mēs tā Man nav naida nekad. Nav? Nē, nav. Nekad nav bijis naids. Izteikt savu viedokli, jā, bezbailīgi. Tas nav naids. Tas ir, protams, Latvijas apstākļos, tas ir drosme. Ne, bet tad vienkārši Urbrovičs ir, es vienkārši nezinu, pa ko viņš runā. Jums klātsošiem ir naids pret kaut ko? Man ir jautājums jums pretī, kā mēs varam pateikt, ka Smana kungs rada naidu? Kāda ir naida interpretācija, tieši formula? Nē, pagaidiet, tie ir mani vārdi. Varbūt es par saviem vārdiem Tāpēc jūs esat arī provocējis. Varu atbildēt par saviem. Protams. Nu, tad lūdzu. Es brīnos par jūsu izbrīnu. Sabiedrībā naids ir ļoti izaudzis. Etniskais naids ir... Es nejautāju par sabiedrību. Es par to, ko jūs pulcināsiet. Jā, bet es jūs vēlreiz stāstu. Es jau viņus gribu pulcināt nevis, lai kultivētu to naidu, bet lai mazinātu. Lai dialoga veidā, ko es piepratu vēl lielās saskaņas centra laikā, lai šis dialogs novērstu naida augšanu tālāk un citas metastāzes, ko šis naids rada un radīs. Tāpēc visus, kas dzīvo ar naidu, es mudinu nākt šurp un izrunāt viņa naidu. Kresliņa kungs, jums ir kāds jau sanācis ar naidu, ar ko jūs esat izrunājis? Nē, vienkārši cilvēki daudz ko jautā, ko nesaprot, un bieži es nevaru atrast atbildi, pateikt atbildi. Es varu izsacīt savu viedokli, bet visu paskaidrot es nevaru, jo valstī patiešām ir dažādas lietas, vai dažas lietas, kur grūti ir izskaidrot. Arī militārā jomā, kur es esmu labāks speciālists, arī izglītības, kur es esmu tomēr arī bijis gan rektors, gan profesors un tam līdzīgi. Bet es nevaru dažreiz izskaidrot. Bet tas, kā daļa cilvēku ir kā zombēti, tas nu ir taisnība. Es staigāju ar jaunāko mazdēlu un viens kopā arī viņš krievalodīgi, bērni labi spēlējās, kā viņš sāka runāt. Man bija izbrīnām, viņš to krustāsis, to cilvēku. Es saku, tu nopietni runā, bet es sapratu, ka ir daļa, ar kuriem nav vērts pat strīdēties. Bērni spēlējas un spēlējas. Es neeju tur strīdēties, pierādīt. Nu, ja cilvēki dzīvo tai pasaulē, viņš ir kur ir iespēja, kas cilvēki interesēs, es cenšos paskaidrot. Bet ko tad jūs redzat, teiksim, ko var izdarīt šāds te, var teikt skaistiem vārdiem atjaunoties saskaņas centrs? Es varu pateikt, teiksim, Rasals, piemēram, ja? Kur sanāk visraibākā kompānija kaut kāda ar naidiem, bez naidiem, ar kreisiem uzskatiem, varbūt ne ar kreisiem, jo šis pieļauj faktiski arī nekreisus uzskatus, ja? Ko var atrisināt šāds spēks īsti? Atrisināt var to, kad vajag mācīt, pašiem darīt, runāt taisnību, lai viņa būtu slikta, laba, bet taisnību nemelot. Tas ir galvenais viens no principiem. Un kad šeit ir noteikti principi, mēs esam runājuši, es esmu rakstījis arī par to, kad ir kaut kādi principi, piemēram, ticība, labklājība, drošība, ticība valsts pārvaldei, tad vajag to sasniegt. Un tam cilvēkam ir taisnība, ka Putins ir cilvēks, ar ko jādraudzējās, viņš runās taisnību. Tas ir viņa uzskati. Saprotams, ka ir daļa cilvēku, kurus tā staigājot vienkārši uz ielas, tu tur nepierādīsi. Tas ir diezgan bezcers. Un tādēļ, kur ir bezcers runāt ar cilvēkiem, es tur pati neiejaucos. Bet jautājums ir par citu. Tad jautājums ir plašsaziņas līdzekļiem, ka tā informācija, kas nāk un parasti cilvēki arī skatās, ne tikai to informāciju, tātad masmedijos un tam līdzīgi, skatās dažādu informāciju, ka tur ir jāparāda, ka jārunā, nevajag mazāk vajag melot, jārunā. Mēdī, lai dara savu darbu. Parunāsim, ko plāno saskaņas centrs. Vai jūs redzat robežas, jo šito te atvērto uzsaukumu, tiešām var Rasolu savākt baigo? Nesenāk Rasals, jo, teiksim, man un maniem kolēģiem ir reputācija, un mums dažādi avantūristi zina labākas vietas, kur taisīt savas naida runas. Redziet, ja jau nāk pie mums, tad apmēram stādās priekšā, kas mēs esam un kāds esmu, piemēram, es savos uzskatos un manierēs. Un mēs aicinām tos, un būtībā arī ar naida vīrusu, teiksim... Varat iedot kādu piemēru, ko jūs aicināt ar naida vīrusu, ja manam nav naids? Kam ir? Pagaidiet, tu varētu piemēru, bet es gribu, lai vismaz es šo līdz galam izrunāju un negari. Redziet, problēma nav tajā, ka ir naids.
tā nav problēma, tas ir fakts. Problēma ir tajā, ka tas naids tiek kultivēts no visām pusēm un paškultivējās un neiet uz āru. Labāk, ka viņš verbāli iet un pasaka godīgi, ko viņš mīl, ko viņš nemīl un kam viņš tur ko pielūdz. Tad var ar viņu runāt. Bet tad iznāk, ka jūs tad šobrīd līdz vēlēšanām jūs tādu anonīmu alkoholiķu sajiet. Es esmu Jānis, man ir naids, jā? Nē. Jūs esat Jānis, jums arī ir naids. Izrunājam savus naidus, jā? Nē, lieta ir tā. Burvīga metode. Jā? Ļoti vienkāršs piemērs. Pavisam nesen, kaut kur pirms 4 mēnešiem, es biju drošības policijā, uzrakstīju iesniegumu pret vienu naida kurinātāju, kas sociālos tīklos arī publiski runāja par tādām lietām, kur Krievs vajag likt telefonu maisos un pēc tam izmantot kā kaut kādu mēslojumu zemē. Ja? Es uzrakstīju iesniegumu, runāju ar drošības policijas darbiniekiem. Es zinu to pilsoni, vienkārši viņš tajā TikTok platformā ir zem nika. Mēs zinām, kas viņš ir, es par to runāju. Un visu laiku es, piemēram, no drošības policijas nesaklausīju to, ka viņi pret šo pilsoni ierosināja kriminālu. Bet tālāk. Ko jūs ņemsiet savā kompānijā, nevis pa ko jūs iesniegsiet? Nē, tālāk es vienkārši runāju, Jāņ, lai es saprastu, kāpēc es to pateicu. Tāpēc vakar ar šo pilsoni mums sanāca saruna, kur mēs varējām runāt nevis bez naida, bet par to, ko viņš grib, kā viņš redz to Latviju. Aicinājāt uz saskaņas centru? Es viņu aicināju uz sadarbību tādā ziņā, ka mums visiem ir jārunā. Un tā bija unikāla uz šoreiz tāda iespēja, kur man ir cita saprašana šai un šim cilvēkam. Mēs runājam aptuveni pusstundu. Es uzskatu, ka mums ir jāidentificē tieši to, no kā rādas tas naids. Un naids jau rādas taču no pašas augšas. Un kad ministru prezidenti un visi pārējie sāk runāt tos naida runas, kā mēs to sakam, tad arī sabiedrība tas paplašina. Precizējam, Evikas Siliņas naida runa vienu piemēru iedod. Visu laiku tas notiek. Ko jūs uzskatāt kā naida runa no Siliņas? Kad visu laiku... Šobrīd valdība mēģina atstumt, kaut kā izraut, atraut cilvēkus no citiem cilvēkiem. Mēs sadalām sabiedrību vairākas grupās un sanāks vecs strādājošs princips kaldu un valda. Tieši kādās grupās jūs prāt Siliņa Pēdējais piemērs - Siliņas. Pirmkārt, nacionalitātes. Otrais, tas ir valodas. Pavisam drīz mēs sāksim dalīt, un arī tagad dalam tomēr, uz, teiksim, ieņemumiem, cik katrs saņem. Pēdējais piemērs - Siliņas partijas biedrs, arī Salaspils novaddomas priekšsēdētājs, Salaspils koncentrācijas nometnes memoriālā izvieto Putina bildi. Putina bildi vienkārši. Un policijas ekipāžas 3 un pēc tam 5 apsargā šo Putina bildi. Un tas ir vienkārši pēdējais piemērs. 8. maijā. Atgriežamies pie jums. Vai ir kāds šajos aizdītajos mēnešos, jūs paziņojāt jau, ka pagājuši vasarī ir sākt saskaņas centra šādā versijā atjaunošana. Vai ir kāds, kam esat atteicis būt par saskaņas centra partneri vai saucam, kā gribam? Ir bijušas konsultācijas vēl pirms atjaunotā saskaņas centra procesa tāda institucionāla aizsākšanas. Bija konsultācijas ar dažādām partijām, būtībā gandrīz vai ar visu politisko spektru. Es izrunājos apmēram tā, nevis vai viņi ir partneri, bet ko viņi plāno darīt man svarīgos jautājumos. Un tikai pēc tam, kad es sapratu, ka man nav kam palīdzēt, gāju un organizēju pats. Labi, uz šī konteksta viens video no 22. gada, kad mēs šeit pašā studijā tikāmies pirms 14. Saeimas vēlēšanām, kur saskaņa, nevis saskaņas centrs neiekļuva. Mēs runājām tajā epizodē par to, kas ir jūsu elektorāts konkurencē ar citiem, kas ir būtībā jautājums arī šobrīd. Latvijas nelatvieši tagad pārstāv mums jau vesels saraksts, un viņš te arī parādās. Sākot no Latvijas-Krievijas Savienības, mēs runājam augstāk, līdz stabilitātei kādreizējā saskaņas Rošļikova vadībā. Tad kur jūs tur atrodaties? Es tur neatrodos, kur viņi. Jo es saku, arī tie paši nelatvieši? Nē, viens sakotiet. Mēs saskaņu translējam mūsu līdzpilsoņiem, kas mājās nerunā latviski. Katru dienu, teiksim, vismaz. Ja, mēs viņiem sakam, ka nevajag skatīties uz pārrobežu ar cerībām, ka tie panāk šeit izmaiņas.
Situācija gan ir atšķirīga, gan arī viņa nav atšķirīga, ņemot vērā tos politiskos spēkus, kas ir šobrīd vai plāno kandidēt uz 15. Saeimu. Kur jūs atrodaties šobrīd iepratīm tam elektorātam? Jā, es gribu skatus no austrumiem uz Rīgu vērst visiem Latvijas piederīgiem, īpaši nelatviešiem, lai neskatītos teiksim, uz austrumiem ar cerību, bet kopā ar visiem citiem Latvijā drīzāk ar bailēm. Un mēģināt padarīt Latviju tādu, lai nevajadzētu skatīties pēc glābējiem, pēc taisnības iekārtot. Jūsuprāt, mums ir stabilitāte, mums ir suverēnā vāra, mums ir, īstenībā, pirms Leseram, Latvija pirmā vietā, ļoti liels Krievu elektorāts, jā, tas socioloģiski ir redzams. Kas skatās uz tiem austrumiem, uz to aizrobežu? Viņu nav palicis mazāk kopš 22. gada. Jūsuprāt? Jā. Ir kādas vēl versijas no jūsu skatu punkta? Protams, ka tas vēlētājs, viņš nav nekur pazudis. Tas Krievu vēlētājs, bet kas ir svarīgi, jāuzskata par saskaņu un par atjaunoto saskaņas centru. Tad tā saskaņas centra kādreizējā tā būtība, ir bijis pa lielam krievalodīgais vēlētājs plus daļa latviešu. Jā. Tas ir, protams, bijis. Tagad tā kā ir, kā jūs paši minējāt, tās visas partijas, kas eksistē, kas ķer to radikālāko viedokli sakarā par Krievijas karu Ukrainā, un tas ir ļoti šausmīgs karš. Uzreiz gribu to piebilst. Tātad mēs, kā atjaunotais saskaņas centrs, mēs skatāmies uz pavisam, jau cenšamies skatīties uz citu būtību. Bet Nacionālās apvienības elektorātu jūs, man liekas, nepārvilksiet. Nē, protams, pagrūti elektorātu. Skatieties, mēs nacionāļus, mēs neesam nacionalistiski, mēs esam patrioti. Un uz ko mēs vairāk skatāmies? Mēs tagad vairāk cenšamies pāriet no tāda etniskā, kas mums, diemžēl, ir bijusi 30 gadus vispār Latvijas politikā tā sērga, uz etniskā, uz ekonomisko. Piemēram, jūs prasījāt, kāds ir jums naids? Ja? Un es tagad gribētu labprāt atbildēt. Mans naids ir pret to, ka mums ir nabadzība. Pret to, ka mums ir tātad nesakārtotība valstī. Tas ir naids. Un tātad saskaņas centrs būtībā apvieno šos cilvēkus ar šādu te naidu pret to, ka mums ir sociālā nevienlīdzība, sociālais netaisnīgums un vēlme to mainīt. Bet dažās iepriekšējās atbildēs dzirdēju par tām etniskajām lietām. Tomēr, protams, etniskais jautājums, protams, ir vērts palicis. Un tad ir tas jautājums, kas ir uzstādījums. Jo, piemēram, ir viena otra partija, kas Latvijā ir bijusi, kas ir teikusi, ka mēs iestāsimies par Satversmes preambulas atcelšanu, kas nosaka vienu etnosu prioritāšu pārākumu par Latvijas tautas interesēm. Piemēram, ko jūs iepratīm tam, cik tālu jūs esat vai tuvu? Ka pa daudz latviešiem te Latvijā kaut ko nosaka. Vēlēšanas ir ne tikai tirgus procedūra, kad ķemme un māna un pērk balsis. Vēlēšanas ir vispārējais tāds aktualizējošs, politisko jautājumu aktualizējošs process, kurā var. Un es uzskatu to priekš sevis par svarīgus jautājumus likt dienas kārtībā. To ērti un var neaizmirst un darīt arī Saeimā strādājot, bet izmantot priekšvēlēšanu laiku, lai aktuālus tematus virzītu uz dienas kārtību, kuru nevis un ne tikai, lai kādu atbalstītāju noguškerētu, bet lai sabiedrībā arī tie, kas domā citādi, dod savus argumentus pretī. Arī taisnība. Es vēl, pirms mēs nonāksim arī līdz tām sociālām lietām, bet es vēl gribu tomēr par tām elektorālām lietām un tām nišas lietām. Viens video no Smarnkunga, daudzajiem video sociālajos tīklos, kas bija pirms, kā iznāk, vairāk kā gada. Video bija sekojošs. Izlasīju šodienas ziņu, ka Valsts drošības dienests ir veicis pārunas ar Alekseju Roslikovu par viņa izteikumiem, priekšvēlēšanu laikā. Kas tā ir par vienkārši attieksmi? Kas tas vispār par kaut kādu interesantu pasākumu? Kad Valsts drošības dienests izsauc partijas vadītāju, kuram ir savs viedoklis, viņam ir sava politiskā platforma, un viņš aizstāv savu vēlētāju interesi. Kā Valsts drošības dienests vispār ir iedomājies demokrātiskā valstī norādīt politiskiem spēkiem, ko viņiem jādara?
Nu, saīsinot, rokas nos no Rosļikova. Nu, mēs zinām, tātad Rosļikovs ir apsūdzētais meklēšanā un guvis patvērumu Minskā. Varbūt meklēšanā, bet varbūt komandējumā. Varbūt komandējumā. Jā, tāpēc es pilnīgi tos vārdus, ko esmu teicis, varu tālāk turpināt. Jā. Mēs esam pārāk daudz devuši vienkārši uzmanības un iespēju drošības dienestiem regulēt mūsu vidi un mūsu vispār politisko vidi. Tas ir ļoti svarīgi. Drošības dienesti raksta savos gadskārtējos pārskatos par to, kas realizē kaut kādas Kremļa intereses, Kremļa naratīvus. Viņi piesauc gan stabilitāti, gan suverēno vāru pieminēto, gan Krievijas Savienību pieminēto. Un tad viņiem pārtraukt vispār to darīt, lai katrs runā, ko grib. Lieta ir tāda, jā, redziet, šīs partijas, par kurām jūs sakāt, tas ir Latvijas valstī reģistrētas partijas. Viņiem nav uzlikt kādi nodrošinājumi, lai viņas neeksistētu. Jā. Un viņām gan bija bijuši brīdinājumi, un Krievijas Savienībai tur bija vēl drusku niknā. Jā, bet lieta ir tāda, bet saprotiet, es uzskatu, ka drošības iestāžu iejaukšanās politikā tas nav pieņemam, piemēram, par tām pašām pielaidēm. Es nevaru piedodiet, es nevaru šeit piekrist un atstāt, nepateikt. Redziet, drošības dienas nav pārkāpis likumu, kas regulē viņa darbību. Punkts 1. Ja kāds politiķis vai partija vai partijas vai citi institūti sabiedrībā žonglē uz likuma robežas, tad, teiksim, atgādinājums par likuma esamību un bardzību ir attaisnota un ir attaisnojusies šī te prakse, ka aicina un brīdina, saka, skaties, tu, draugs mīļais, tūlīt vari būt arī tiesāts un sodīts, jā, jo tu žonglē uz likuma robežas. Rosļikovs pāržonglējās, viņam jābūt sodītam. Kādu laiku, jā, līdz tam slavenajam iestudējumam Saeimā, kur tur viņš nebija vienīgais aktieris. Šeit jūs paliekat pie atšķirīgiem viedokļiem. Nē, nu jā, bet būsim reāli. Nē, nu kāpēc gan ne? Kreizliņkungam vienkārši interesanti tagad man paliek. Ja? Vai ir vēl kāds trešais viedoklis, vai jūs piekrītat kādam no diviem šiem viedokļiem? Nē, nu, principā viņi jābi runā diezgan tuvu. Nē. Es uzskatu patiešām, viena puse ir tā, kad es tādu nerunāju konkrēti par to partiju. Ja cilvēks ir pārkāpis kādus likumus, drošības dienests viņu var pratināt, iztaujāt un tam līdzīgi. Tas ir punkts 1, un tas ir dabīgi. No otras puses, to nevar pielietot, ja ir normāli darbojas partija un tam līdzīgi, kad viņu sāk kaut kādi tā pratināt to viedokļu un arī pārāk, nu kāds tavs ir un tu pareizs vai nepareizs, no malas to nevar drošības dienesti nosaka. Jo ir partija, viņam ir uzskati, ja tas ir mūsu normatīvu aktu robežās. Saprotams, ne tādā zīmē. Nē, nu par to jau jautājums, ne? Un es gribu vēl pateikt, mēs nevaram pieļaut, lai daļa sabiedrības aiziet pagrīdē, ja, un dara kaut kādas nelikumības pagrīdē, jo ir tās platformas, partiju platformas, ir dažādi viedokļi, ir radikālie viedokļi, un šī viedokļa dēļ Rosļikovs pagājušā Saeimā tika un Urbanovičs netika, tāpēc, ka viņš godīgi savu vienkārši attieksmi pret Putinu izteica, kad sākās karš Ukrainā, un ļoti daudz cilvēku viņu nesaprata. Viņš pateica pret Putinu, ne pret cilvēkiem, kas dzīvo šeit. Ir runa par to, ka jūs nosodījāt un turpināt nosodīt drošības dienesta darbu šajā jomā. Redziet, man jau kā piemērs viens bija, jā, par to, ka reku ir cilvēks, kas kurina naidu reāli un saka par krievalodīgiem, ka viņus jāliek maisā un pret šo cilvēku neierosina lietu. Tas ir uz šodien dienu, saprotiet, mēs ļoti gaidījām, kad atbrauks jaunā Amerikas vēstniece, jā, un šitie visi pasākumi, kas nav un šodien dienu sabiedrībā var redzēt, jā, ka daudziem cilvēkiem, kuri uz šodien dienu kurina naidu, viņi tālāk var to darīt. Labi, tagad paturpinam jūsu un Rosļikova temata šitādu pavērsienu. Tātad ir tāds Lietuvā Antans Kandrots vai Kandrotas, kurš šobrīd jau ir kopā ar Rosļikovu Minskā. Nu, tas bija cilvēks, te ir tas Facebook, tas profils Incent, viņš ir profils saskaņas centrs, bet nu, tie ir tautas kalpu vecais profils. Ja? Un tur parādās, ka tajā laikā, kad vēl tautas kalpu gatavojās uz Eiropas parlamentu, ja, ar šito pašu personāžu mēs tūlīt iesim kopējā sarakstā. Nu? Mainās. Laika mainās. Šitas vairs nav viens pret vienu. Te laiki ir mainījušies. Nē, šeit laiks. Tagad šito personāžu vairs neapkamsities. Nē, es viņu pazīstu.
mums ir mainījusies uzskati tad, kad viņu es ieraudzīju uz Latvijas-Lietuvas robežas, ja, un kad es pateicu, ka tas ir tīrākā provokācija, kad viņi kopā ar Roslikovu devās uz Igauniju. Viņš man pat neuzvan, es viņam pateicu, ka tā darīt nevajag. Un, principā, jā, tas ir mans draugs. Es varu pateikt, es biju... Draugs tomēr. Nē, tādā ziņā, ka es pazīstu ģimeni, es pazīstu bērnus, es pazīstu sievu, ja? Es pazīstu ne no politiskiem laikiem, es pazīstu no citiem kaut kādiem laikiem šo cilvēku, kā uzņēmēju. Ja? Plus viņa politiskie uzskati, kas viņiem bija, ja? Man varbūt viņi kaut kādā veidā, es varbūt varēju piekrist, bet to, kas notiek tagad, pilnīgi nav piekrist. Labi, vēl bija par šo kaut kas, ko teikt, vai nebija? Jā, nu viņš pateica, kā vienmēr, viņš ir TikTok orators, runā gari, bet ko es gribu atbalstīt, cilvēki mainās. Mainās gan tas lietuvietis, gan arī Aivars mainās. Viņš, kopš es ar viņu strādāju, viņš ir mainījis sevi un arī mani. Un es attiecīgi arī viņu. Mēs komunicējam, mēs augam, un tas ir labi. Labi, atgriežamies. Vēl? Tomēr gribētu vēl varam šito apspriest, kandidātu, cik Jā, es tomēr gribētu pateikt. Visiem cilvēkiem mainās viedokļi, vairāk vai mazāk. Mēs tāpat varam šeit ielikt vienu bildi, kur mūsu amatpersonas tiekas ar Putinu, un pēc tam citu bildi, kur viņi viņu nošķir. Jā. Un tas ir viss, kas ir darīts, tas viss ir jāapspriež, tīpaši politikā. Labi, atgriežamies pie tām idejiskajām lietām, un atgriežamies vai nu pie tā elektorāta vai kaut kā citādāk. Vairākos izteikumos, primāri es atkal apspriežu jūsu izteikums, jo viņi ir visvairāk vienkārši. Jūs tā vai citādāk, bet lietojat formulējumu, ka Krievu pilsoņus, Krievu tautības pilsoņus, Latvijas pilsoņus, ja? Latvijā vajag aizstāvēt. Jūs no kā aizstāvēt specifiski viņus? Jo man liekas, ka visus pilsoņus vajag aizstāvēt. No valsts līmenī paceltas rusofobijas politikas. Kas ir rusofobija šobrīd valstī? Krievu un visa krieviskā nīša. Kas ir nīšana? Piemērus iedodam, lai mēs saprotam. Ak, Dievs, kad viņu ir daudz, tad kādu vienu izdalīt, tas nozīmē noklusēt pārējos. Šodien mums ir Krievu nīšanas kults politikā. Visur. Un mēdījos. Tā skaitā, kas apkalpo... Un kā jūs iedomājaties aizstāvēt? Es uzskatu, ka tās ir briesmas. Tas nav pareizi. Es gribu atrunāt politiskos, aktorus, un politisko partiju saimniekus. Tā nedarīt, tā ir bīstami, to nevajag. To vajag tūlīt beigt. Ir jābūt politiskajam tabū, tautības dēļ kādu noniecināt, ienīst kultūras izpausmēs vai kā citādi. Tas ir pēc apvienoto nāciju organizācijas pēdējās formulējuma par rasismu ir tīši citādi. Bet varbūt arī apvienotās nācijas, protams, var piesaukt, bet tā reāli skatoties Latvijā. Ja? Tad mums ir tādas vai citādas aktivitātes valsts valodas stiprināšanas politikas ietvaros. Brīnišķīgi. Tur ir rusofobija? Nē. Tāpēc es jautāju, par ko mēs runājam? Valsts valodas, latviešu valodas apmācīšana joprojām nav tādā līmenī, par kuru es teiktu, ka esam labi strādājuši. Nekvalitatīva apmācīšana nav rusofobija? Nē, es atvainojos. Jūs runājat par valodas kursiem. Es jautāju, no kā aizstāvam? Ko no kā aizstāvam? Vai pret ko? Mēs aizliedzam visas krieviskās kultūras, tā skaitā, izpausmes. Neaizliedzam. Aizliedzam. Ko mēs esam aizlieguši? Dombrakungs, mēs aizliedzam visāda veida un pašdarbības kolektīvu. Kurš kolektīvs ir aizliegts? Vakdievs. Tieši kurš kolektīvs ir aizliegts? Es zinu. Dziesmu svētkos varbūt ir tā krieviski padziedam? Pagaidiet. Es gribu pateikt, ka visvairāk cieš tieši šī Krievu kultūras noniecināšana. Un kādi mēģina šo... Mums ir Rīgas centrā, mums ir Čehova teātris. Par ko mēs runājam? Kāda noniecināšana? Es vienkārši nesaprotu. Jā, man ļoti žēl. Es nevaru gaisināt jūsu neizpratni, jo es, piemēram, dzīvoju starp cilvēkiem, un es šo te dusmu par viņu
izcelšanos, par to, ka viņi dzimuši nepareizā ģimenē, ar nepareiziem vecākiem, ar nepareizu valodu, ar radniecības saitēm un tā tālāk, viņi tiek noniecināti. Es jums to saku. Jūs man gribat tagad, lai es ietu, staigātu pa tiem krimināla likuma un visu citu likuma pantiem, piesauktot kādu konkrētu gadījumu. Es saku, tas ir vispārēji valsts politikas līmenī Krievu nīšana. Tas ir jāizbeidz. Ja? Kresliņkungs arī piekrīt, ka Krievu nīšana ir sākusies valstī. Nu, jūs saprotiet, arī jūsu sabiedriskajā mēdījā ir aizliegtas pārraides krievu valodā, un tad sanāk tā, ka tie cilvēki, kuriem dzimtā valoda ir krievu un mājās viņi runā krieviski, viņi nalga meklēs informāciju. Un ja mēs nedodam mūsu iedzīvotājiem, cilvēkiem informāciju, mūsu propagandu, Latvijas propagandu, protams, viņi meklēs propagandu tur. Un tie cilvēki, varbūt viņiem valsts valodu vajag vairāk lietot. Bet tu taču nevari vienkārši piespiest cilvēku runāt mājās tajā valodā, kurā viņš ir piedzimis. Viņi zina valsts valodu, bet viņiem gribās informāciju savā valodā. Un, protams, tad varbūt atceļam tos Krievu kanāla aizliegumus arī. Es domāju, ka jā. Okay. Es domāju, ka jā. Protams. Atceļam? Nē. Tāpēc lieta ir tāda, ka viņi paši meklē tos Krievas kanālus. Mēs vienkārši piespiežām viņus. Kā kurš? Nu, es skatos, tā es analizēju tās mēdīja autorijas, kā kurš arī staigā. Bet cilvēki baidās. Baļu sajūta ir cilvēkos. Viņi vienkārši baidās teikt, ka reku viņi mājās skatās to. Ja viņi vienkārši zinās, ka viņi mājās skatās, viņiem būs sods. Ar sodiem nekas nav vienkārši izdarīts. No padomju laikiem mums visus sodīja par to, ka mums ir cita izdarīt preventīvu. Kresliņkungs? Es teiktu tā, mums vajag atgādināt visiem tā kā cilvēkiem, kad mēs balsojam par Latvijas neatkarību, mēs tur neskatījāmies tautību, un visi cilvēki balsoja, kas Latvijā. Nu, ne visi, bet lielākā daļa. Kad bija Baltijas ceļš, tautību neskatījāmies. Bet Interfronte ienīda. Jā, tur bija tādi momenti. Tautas fronte, Interfronte, tur bija savstarpēji saprotams. Bet no otras puses jāņem vērā arī tā, ka ir valstis, es saprotu, tas ir liela valstis vairāk, kur, ja tu to valodu nezini, tu, piemēram, Spānijā, man iznāca būt, ar angļu valodu tu netiksi. Ir vietas, kas nav turistiem, tev jāzina ir spāņu valodā, un man meita gribēja tur dzīvot, tas ir tā. Tā ir viena lieta. Vēl viena lieta, ko es gribētu atzīmēt, ka es vēl dienēju, tas bija mūsu bonus, jo mēs zinājām Krievu valodu, un tādēļ, ja būtu kaut kāds konflikts, karošana, tā mūsu cilvēki zina, un tas ir bonus daudzām nelielām valstīm, kā arī Somija un tam līdzīgi, kas zina vairākas valodas. Tas paradoks, Kresliņkungs, un tas mans jautājums ir, ka ja Urbanovičs cīnās pret rusofobiju, tad es vienlaicīgi gribu piesaukt to, ka ir prasības darba tirgū, lai zinātu Krievu valodu. Ja? Un vienā momentā tas latvietis tajā darba tirgu šobrīd ir sliktākā situācijā nekā krievs, jo viņš nezina Krievu valodu. Bet tas ir darba tirgus. Tā valsts var regulēt jebkuru tirgu. Nu, beidziet. Kā beidziet? Domburkungs, puse patiesības ir, kā es stingri iestājos par to, lai beigtu šo te nīšanas kultu. Es vienlaicīgi arī uzrunāju mūsu tos krievus, Latvijas krievus, kas ieklausās mūsos, lai viņi nekultivēs naidu pret latviešiem, latvisko sabiedrības daļu, bet paiet solīti pretī un saka labdien un cenšas runāt neatkarīgi no tā prasmu līmeņa latviski, kas ir priekš manis kā latvieši, es viņu paskaidroju. Man tas ir dikti svarīgi, ka tu cieni valsti un valsts titulu nāciju runājot ar mani manā valodā. Tieši tā. Vēl viena no versijas, abiem jums gribu prasīt, vēl viena no versijām ir, ka īstenībā šitā ir vienkārši paudzes problēma. Nu, kad jauni cilvēki šobrīd, krievi, zina latviešu valodu, viss kārtībā un... Bet nerunā. Kā lūdzu? Demonstratīvi nerunā. Ir tā, ka vecās paudzes problēma šī ir. Šī ir vecās... Iedodiet jaunai paudzei vārdu. Vecās paudzes radīta problēma. Nē, es teiktu, pie tam esmu 2003. gadā dzimis. Es tagad šobrīd esmu skolotājs. Un es tieši mācu kādreizējā mazākuma tautības skolā. Viņi zina valodu. Viņi zina valodu, bet problēma ir tāda, ka kamēr tu mācies, īpaši, ja tev vēl ir mācību traucējumi, tev ir daudz grūtāk uztvert informāciju kādā tev svešā valodā. Un tātad
Jo pēc būtības, ja viņi runā ģimenē, mājās, savā, teiksim, krievu valodā vai kādā citā valodā, nav svarīgi, jebkura cita valoda skatīsies, tā skaitā arī latviešu valoda, skatīsies viņiem kā svešu valodu. Tā kā tagad mācības ir pilnībā latviešu valodā. Visu cieņu. Latviešu valoda ir valsts valoda, tā ir jāzina. Bet tā problēma ir kāda? Konkrēti. Viņiem ir grūti saprast valodu, ja viņi tātad nemāk, nesaprot, viņiem ir grūti paskaidrot, ja mums trūkst skolotāju. Un problēma arī ir tajā, ka ja ir tie traucējumi, tev jau tīri tur smadzenēs ir grūtāk iemācīties. Bet kas tas ir? Vai tas ir jārisina vienkārši reālā izglītības procesā, vai jūs sakat, atceļam šito reformu, mainam viņu? Es neteiktu, ka obligāti ir jāceļ reforma. Nevajag visu laiku domāt par to, ka mums ir kaut kas jāceļ, jāizliec un tā tālāk. Ir jārunā tieši ar tiem skolotājiem, kas strādā ar šiem bērniem. Un ir jāprasa viņiem, kā viņiem pašiem būtu vieglāk. Jo tāpēc, ka tagad, es ātri īsti pabeigšu, viņiem, un es dažiem pat novēroju, kad sāk rasties analfabētisms, viņi nesaprot līdz galam to savu krievu valodu vai arī jebkuru savu dzimto valodu, un viņi līdz galam nesaprot savu latviešu valodu, un viņi raksta pavisam tādā, teiksim, latviskā, bet jauktā krievu latviešu valodā. Es domāju, ka stiprināt latviešu valodu var nevis ar kaut kādiem aizliegumiem, bet pieņemsim palielināt skolotāju skaitu, latviešu valodas skolotāju skaitu, jo šobrīd mums ir skolotāju trūkums, un tas trūkums viņš ar katru gadu palielinās. Un aizliedzot, pieņemsim kaut kādus raidījumus krievu valoda, kas bija tāpat Doma laukums, kur arī starp citu jūs bijāt, un aizliedzot tādus raidījumus, tas ir kļūda, jo cilvēks izvēlās to, ko viņam vieglāk paņemt, un viņš pieslēdzas, es tūlīt pabeigšu, viņš pieslēdzas kaut kādai krievu propagandai, nevis klausās, teiksim, mūsu uzticamus avotus, un tur tas palielinās. Arī tad, kad tie avoti bija klausījās krievu propagandu, to gan arī jāņem vērā. Bet labi. Tagad nav alternatīvas vienkārši. Nav. Tajā valodā ir tikai internetu portāli, bet es pat neteiktu, ka tikai tur. Viņi diezgan daudz ir Latvijas. Facebook vienkārši viņi smeļās no turienes to informāciju. Jā, jūs aizķērāt izglītību. Es vēl vienu video gribu atskaņot un apspriest no 2022. gada, kad mēs vienā no šiem raidījumiem tikāmies ar toreiz saskaņas pavisam citu piecinieku, bet Urbanovičs bija savā vietā. Mēs adekvāti novērtējam to jundu, kāda pašreiz nāk no izglītības ministrijas iepriekšējās vadības un tagadējās. Mēs saprotam, ka kamēr viņi neiztrakosies analīzi, auditu, viņi nav spējīgi redzēt, viņi negrib atzīt bilingvālās izglītības labumu Latvijai, ko mēs joprojām uzskatām. Es domāju, ka visas tās putas atgriezīsies pie tā, cik tas ir vērtīgi un labi. Citas valstis, taisni otrādi, grib pārņemt šo te mūsu bilingvālās izglītības ieviešanas mēģinājuma bonusus. Ar tām putām bija tā, ka tā bija vēl 13. Saeimas laiks, tad pašās beigās 13. Saeimā pieņēma to lēmumu, par ko mēs tagad arī pieskaramies par pilnu pārēju uz mācībām latviešu valodā. Kas ir šobrīd Saskaņas centra oficiālā pozīcija? Ko mēs darām ar izglītības valodām? Vajadzētu tomēr taisīt vienu lielu revīziju. Nevis tajās tabulās, bet, teiksim, revīzija pa skolām, pa bērnu vecākiem un skolotājiem un visu izglītības sistēmu. Mana pārliecība ir tā, ka šī reforma ir atkal tāda pati kā daudzas citās jomās, kad ir, teiksim, pavēloša un neiekļauj tos, uz ko tas ir orientēts. Uztaisam revīziju un revidējam. Un ieraudzīsim, kā ar pavēlēšanu skolotājs, kas nav mācījies pasniegt latviešu valodu un to neiegūs. Fizikas skolotājs, kas mācīja fiziku krievu valodā, nemācēs izstāstīt latviski un tā joprojām. Un ja mēs to konstatējam, tad ko daram? Mums daudzas lietas valstī notiktu daudz labāk, raitāk un ar sabiedrības atbalstu, bez boikotēšanas, bez sabotēšanas. Jā. Mēs skaidri, gaiši un godīgi pateikt, lūk, mums ir tādi ir izglītojamie,
tādās viņu grupas, tāda ir to izglītojamo geogrāfija. Izglītotāju iespējas ir tādas. Mēs gribam tādu rezultātu, noliekam, tad universitātēs mācam pedagogus, strādājam ar sabiedrību un skaidri sakam, mēs ejam uz to, ka valsts izglītības iestādēs mācības notiek tikai no 1. līdz pēdējai klasē un augstskolās tikai latviešu valodā. Es nerunāju par izglītības eksporta augstskolām. Ja, un lūk, tas ir ceļš. Un vispirms valdība investē izglītības sistēmā caur pedagogu sagatavošanu šai te reformai. Bet mums jau kā parasti pasludina, un tad jūs cilvēki tur mīļie tiekat galā. Bērni izliekās, ka viņi saprot latviešu valodu, un skolotājs izliekās, ka viņš runā latviski, pēc tam viens otram dod skaidrojumu dzimtajā valodā. Labi, es gribu palaikāt vēl pa vairākiem tematiem, pa jūsu pozīcijām. Līdz ar to mēs atgriežamies tagad gan pie tā sociāla-ekonomiskās, gan aizķeram arī vēlēšanu sistēmu un vēl vienu otru jautājumu. Skatoties fonā uz to valsts parādu pieaugumu, ko es te regulāri rādu, un uz budžeta deficītu pieaugumu, viss tas, ko jūs tagad sakat un rakstīsiet programmā, ka vajag nabadzību mazināt un vajag vēl kaut ko, tas viss tā vai citādāk nozīmē vai budžeta izdevumu palielināšanu, vai kādu nodokļu samazināšanu. Caurums mums jau ir. Kas ir koncepts? Es domāju, ka Dānis Erlāns labāk izstāstīs. Labi. Jā. Bet vispirms es gribu mazu lietu no savas pieredzes. Saprotiet, ja ir notikusi kāda liela kliedzoša netaisnība, un viņa nav atzīta, mainīta un ar atvainošanos likvidēta šī netaisnība, taisnīgumu ievies grūti. Piemēram, bija 90. gadi, kad veiklie privatizētāji iemeloja Saeimā nepieciešamību vai pensiju fonds rūk, nebūs pensijas, cilvēki dzīvos badā, vajag ieviest šo te lielo pensiju pirkšanas terminētu nosacījumi, kad bagātie, kuriem jau bija daudz, un nopirka sev milzīgas miljonāru pensijas, terminēt. Ko šobrīd darām budžeta politikā? Es atvainojos. Un šo vajadzētu paskatīties, kā tas bija, un atzīt, ka tas nav godīgi pret tiem, kuriem šodien... Ko darām budžeta politikā? Budžeta politikā arī vajadzētu iesākt ar nulles budžetu. Vispirms paskatāmies... Gan skaisti, labi. Kam mums ir nauda šodien šīs ekonomikas stāvoklī? Kam mums ir? Jums tas naids par to nabadzību. Jā. Mums ir mūsu kopējais maks. Lieta ir sekojoša. Protams, mēs redzam, tas parāds ir šausmīgs. Un tā lieta ir tāda, ka... Ir Eiropā valsts, kam ir šausmīgāks. Protams, bet mums ir ar ko jāsāk? Mums ir jāsāk ar to, ka, ja mēs gribam patiešām kaut ko ekonomikā mainīt, mums ir, protams, jāsāk ar ko ar sevi. Un tad valstī ir jāveic noteikti audits. Plašs iepirkumu audits, kur mēs tērējam naudu, kam šī nauda aiziet, vai patiešām darbs, kurā tiek samaksāta šī nauda, tiek izdarīts kvalitatīvi un attiecīgi tad jāpārskata, vai ir kāds departaments jāsamazina, vai ir kāds tad uzņēmējs varbūt jāsūt pēc konkurences padomes, vai mēs atrodam vēl kādu karteli, un tad konkrēti mums ir jāsāk ar auditu. Tas ir pirmais. Mēs pārskatām uzreiz. Otrais, un tad tālāk neiesim īsā versijā. Otrais, kas vēl ir? Otrais. Noteikti mums ir jāpārskata nacionalizācija par alkohola tirdzniecību, tabakas, nikotīna tirdzniecību un azartspēļu. Tās pirmkārt trīs ir sociālas problēmas, kas izraisa ļoti lielas izmaksas mums budžetā. Nacionalizējot to, padarot to, ka valsts ir vienīgais, kas var gūt kādus tirgus, ienākumus no tā. Nav nemaz pa tirgu, šita nemaz tā nerulē pa tirgu, jā. Tāpēc es saskaņas centrs. Es esmu vairāk saskaņas centra kreisais flanks. Kreisais flanks. Labi, cits jautājums, ko es arī gribētu uzdot. Tagad mums vēlēšana sistēmas izmaiņas ir ļoti aktualizētās pateicoties Alviša Arbaņa aktivitātēm. Jūsu versija, cik var lasīt tagad no publiskām intervijām, saglabājas vienmandāta apgabali, ne 17 kā Hermanim, ja? Bet sanāk, ka 100, ja? Tā ir tā ideja, ja?
Nu, tad kā jūs plānojat pārliecināt, ka jūsu versija ir labāka nekā Hermaņa versija? Pat tīri teorētiski mēs apskatām. Es domāju, ka šī saima, kas tiks ievēlēta, viņas sastāvs, kvalitāte un darbošanās sākums pierādīs to, ka atkal esam iebraukuši kārtējā grāvī. Viņa būs sadrumstalota, būs daudz nesaprotamu cilvēku, pats saprotamu, pazīstamu cilvēku, nesaprotamas rīcības un tā tālāk. Redziet, viņam, cienījamam režisoru kungam, viņam jau ir, viņš jau nepiedāvā neko citu kā to pašu proporcionālo vēlēšanu sistēmu, tikai samazinot un teiksim, paplašinot, teiksim, kandidēšanas, teiksim, iespējas, kas arī šajā situācijā ir iespējams, jo vienā partijas sarakstā var kandidēt arī citas partijas pārstāvi vai nepartijas. Redziet, problēma nav tajā, ka vēlēšanu kampaņas rezultātā varētu panākt, ka būtu gudrāki, cienījamāki cilvēki nāktu tie, kas nenāk. Problēma nav tajā, ka tur trūkst gudru cilvēku. Nekad tur nav trūcis gudru un veiklu. Tur vienmēr ir trūcis tautas atbildība. Tagad iedomājamies to vienmandātu stāstu. It īpaši, ja mēs runājam par Latgali, jums tik tuvo, tad tur būtībā tajās vietās, kur ir ļoti liels nelatviešu skaits, tur varētu savēlēt personāžu, kas iespējams lai viņu viedoklis, pagaidiet, viņu viedoklis, lai arī skan. Jo parlaments tā ir vieta, kur tiek prezentēta, tā ir pārstāvniecības iestāde, nevis tramplīns, kā pie mums tagad. Jātiek saimā, lai pēc tam aiztiek. Ja viņš vienīgi tur tajā tribīnē steigās, ir vēl kaut kādi citi viedokļi pa vēlēšanu tēmu? Šeit arī radās tas naids, ja? To, ko Urbanovičs kungs teica, ja tie Krievi Latgalē vai kādas citas tautības netiek pārstāvēti saimā, viņi sēdēs mājās, dusmosies, un tas tikai jo vairāk palielinās. Nē, bet viņi jau saskaņas centrā, vecajā saskaņas centrā arī bija pārstāvēti, sēdēja frakcijā mierīgi, Baigi varbūt ne visi bija baigi aktīvie, bet bija. Nē, te ir pavisam vienkārši. Nav runa, ka viena partija laba vai slikta. Visas partijas... Ir runa arī tāda. Visas partijas rīkojās, kā teiksim, tajā tirgu mēģina makšķerēt uz savu esmu. Es runāju par to, ka, lai Latvijā būtu lielas partijas, lai līdzīgi domājuši būtu spiesti apvienoties. Kādēļ? Ar pierunāšanu nekas tagad nevajag. Tagad vispār partiju nevajag. Vajag dabūt, reģistrēties un nopirkt kampaņu un rīkoties. Var to darīt. Un uz šajā virzienā mēs joprojām slīdam jau sākot ar 5. saimu. Bet problēma ir tāda, ka man, piemēram, es dzīvoju Preiļos, es gribu zināt, kam zvanīt uz Rīgu saimu, kas pārstāv Preiļus. Viss. Kam zvanīt uz saimu? Es pajautāju, jūs atbildējat. Izejam tālāk vēl pāris lietas. Tajā pašā februārā intervijā Letā jūs bijāt pateicis, ka saskaņas centrs būšot izteikti kreisāks nekā līdz šim bija saskaņa. Es nezinu, Smana kungs vai Kresliņa kungs, jūs saprotat tagad, kur jūs vēl izteikti kreisākā saskaņas centrā esat nonākuši? Un ar ko viņš būs izteikti kreisāks? Ar sociālo politiku. Ļaujiet atbildēt. Tagad es gribu saprast, kas pārējais. To arī gribēju teikt. Tas ir, lai cilvēki saprastu, kad valstī tā pārvalde ir taisnīga. Tā sociālā politika ir pirmā lieta, kas cilvēkiem interesē. Lai cilvēki ticētu. Labi. Un es atgriežos pie tā parāda. No to taisnīgumu vajag finansēt. No kurienes? Uzliekam nodokļus bagātniekiem? Netaisnīgums ir radījis šos parādus. Es uzskatu, ka šeit tie visi aizņēmumi ir pārāk lieli taisīti un nepareizi. Un ko darām tagad? Un darīt vajag mainīt to politiku. Lieta ir vienkārši. Mēs redzam, kādas vispār notiek darbības Latvijā. Mēs redzam visas Air Baltikas un visas pārējās kompānijas. Mēs redzam milzīgu, neliederīgu naudu izlietojumu. Mēs esam ļoti Air Baltikas neliederīgs ir slēdz. Nē, Air Baltikas nē. Par to es nerunāju, bet tas ir jautājums, menedžmenta jautājums. Un, protams, ja kompāniju vadītu lādzīgi, kā biznesa, tas strādātu. Bet tā kā šeit ir valsts spilvains, tad, protams, var vadīt kā grib.
izteikti kreisāks. Jo mums tagad koalīcijā, varbūt pa šo laiku, kamēr mēs runājam, koalīcijas vairs nav, ja? Bet koalīcijā pat ir kreisie. Ja? Ko nozīmē izteikti kreisāks? Kā jūs to ieraugat? Sociālais taisnīgums ir šodien pats svarīgākais jautājums. Praksē, kas ir izteikti kreisāks? Praksē ir vienkārši, jo mums ir redzēt cilvēki ļoti bagāti un cilvēki tie, kas ļoti vienkārši viņi nevar savilkt savus galvus, un mēs taču to redzam. Jā, mēs to nerādām. Kāda ir tā izteikti kreisākā politika? Tātad praksē, jūs redzat saskaņas centrus, mēs te visādi cilvēki esam savākušies. Tie, kas ir vairāk konservatīvāki un tie, kas ir vairāk kreisāki. Tā, kas ir konkrēti kreisāk, ir tas, kad mēs prasām atbildību. Jums ir 22% pēc nesenajiem datiem veikt, kas ir uz nabadzības sliekšņa. Mums ar šiem cilvēkiem ir jārunā, kaut kas jādara lietas labā, lai palielinātu viņu dzīves kvalitāti, lai viņi dzīvotu labāk. Tādā ziņā mēs nākam ar kreisākām politikām, un jūs runājat, piemēram, par, kas tagad koalīcija, nezinu, vai viņi vēl ir, protams, bet, jūs runājat par progresīviem, uzreiz par viņiem gribu pateikt. Progresīvē tā ir lādzīga partija, kreisa partija. Bieži vien, diemžēl, par šo vāju runā kā par Ļeņinu. Tas ir, diemžēl, ļoti aizskaroši, bet tā problēma ir tāda. Progresīvie ir tātad spējuši, es nesaku, varbūt tas ir slikti vai tas ir labi, bet viņi ir tomēr piekāpušies centrālai vai konservatīvākam. Koalīcijās neizbēgam tās lietas protams, notiek. Bet tev ir iespēja, kā tātad daļa no koalīcijas virzīt uz savu pusi, piemēram, par to pašu jautājumu, kad bija tātad samazinātos virsstundu samaksu. Kāpēc, tas ir, protams, varbūt mans tāds viedoklis, bet kāpēc, teiksim, progresīvie, protams, Saeimā balsoja pret. Bet kāpēc ministra kabinetā nevarēja pateikt, tā, mēs šo koalīciju tūlīt iznīcināsim, ja jūs virzīsiet šo uz izskatīšanu? Progresīvās nokomentējāt, vēl kaut kas par izteikto kreisumu? Divas lietas, ko es gribēju pateikt. Par Hermani pirmkārt. Ar ko mēs atšķiramies? Mēs kā saskaņas centrs neizplatām tādas naida runas, ko viņš izplatīja par mūsu konkurentiem. Tas ir pirmais. Otram kārtām, kur ņemt naudu? Visu laiku jautājam. Divas lietas, pat trīs es varu pieminēt. Pirmam kārtam pārskatām visu budžetu. Paskatāmies to, ko vajag, to, ko nevajag. Audīts. Tad otrā lieta ir turisma nozare. To droši vien var attīstīt, un tas arī dos kaut kādu naudu. Un arī trešā lieta, attiecīgi, tas ir investīcijas savā ekonomikā. Pieņemsim ļoti... Tas ir premjeram, ministriem ir jābrauc pie lielām korporācijām, tur kaut kādām Nvidia vai Google, un jāprasa investīcijas, un jāpiedāvā, jāattīstā to ekonomiku. Pieminējāt to konservatīvismu un kreisumu, tāpēc nevar nepajautāt konservatīvismu sakarā. Mums tagad visi konservatīvismu uzreiz sasaista Stambulas konvenciju. Ir pozīcija saskaņas centram? Dominējošā pozīcija ir tāda, ka jebkādu likumu, jebkādu konvenciju ieviešana ir jāsagatavo, nevis ar pavēli jāpavēl īstenībā. Pieņēmām, tur gatavoja visu to procesu. Viss process bija atžgārns, bez izskaidrošanas. Mūsu viedoklis, kas ar daudziem, ko es runāju, ir apmēram tāds, ko es gribētu arī, lai citas partijas un citi politiķi izmantot. Par to vajadzētu runāt tiem, kas to ir lasījuši. Saskaņas centram ir vienots viedoklis par šo, jo jūs smuki runājat. No Stambula konvencijas ieviešanas vai viņas nebūšanas nekas nemainās. Saskaņas centra pozīcija? Tā ir man personīga pozīcija. Ja iekļūst, tad 15. Bet es zinu, ka mums ir diezgan asa pozīcija, teiksim tā, strikti Stambulas konvencijas ieviesē. Un ir tādi, kas agresīvi šaubās par to. Agresīvi šaubās, vēl viens formējums. Labi, vēl pāris lietas, ko es gribu pajautāt noteikti, jo tas arī saistās ar vārdu saskaņu un to pēdējo 4 gadu vēsturi. Drošības politika. Latvijas tā ir gan ārēja drošības politika, gan tie ir mūsu bruņotie spēki un visa veida civil-militārā aizsardzība. Tā ir mūsu pozīcija par sankcijām pret Krieviju. Tā ir mūsu pozīcija, sliežu demontēšanu varbūt nevajadzētu te izcelt kā baigo atskaites punktu. Vai varētu nodefinēt, tev vispirms Urbanoviča kungam ir primāri jautājums, ja? Kas ir attiecībā pret to, kā Latvija ir pozicionējusies šo 4 gadi? Mēs, manā uzskatā un manu kolēģu uzskatā, manuprāt,
ir tikai nostiprinājies uzskats, ka ārējie apdraudējumi ir, kas mūs dara bažīgus, kam ir jāgatavojas, jācīnās par kolektīvu, kolegiālu, starpvalstu, draudzīgu valstu kopēju reakciju uz visiem izaicinājumiem. Bet mūsu profils ir iekšējās drošības svarīguma prioritāte. Un viss, ko mēs līdz šim runājam, gan par sociālo taisnīgumu, ko es teiktu kā sinonīms godīgai valsts pārvaldei, gan to fobiju, kultivēšanu. Es to visu saku, ka šīs lietas rada iekšējās nedrošības situāciju, kas ir augusi pa šiem gadiem. Un es gribētu mudināt un teikt, ka mums vajadzētu visiem ļoti uzmanīgi skatīties uz vajadzībām un nevajadzībām iekšējās drošības stiprināšanā. Par iekšējo drošību jau mēs te izrunājām vienu riņu. To jau nav jautājums. Jautājums joprojām ir tas pats. Jautājums ir, ārēji mēs varam iestāties pozīcijā vēl šitā sankcijas, kas nav uzlikts. Mēs varam iestāties pozīcijā, tā skaitā tajā krēslā sēdošie arī par to ir runājuši šajā ciklā, kad amerikāņiem vienam otram jau gribās mīkstināt visu kaut ko ar Baltkrieviju, mums arī jāiet tajā virzienā un tā tālāk. Mēs varam iet gan tur, gan tur. Mēs varam palikt pie 5% aizsardzībai, ja es skatos uz Kresliņa kungu, ja, un mēs varam teikt, ka mums varbūt kāds procents jāņem nost. Ja. Mēs varam ļoti dažādi skatīt. Nē, mums jābūt labiem koleģiāliem eiropiešiem. Mēs vispirms... Ar Fico var būt koleģiāli? Nekāda vaina viņam nav. Nav vaina viņam? Nē. Aizbrauc uz 9. maiju vaina? Jā, viņš risināja savas valsts enerģētiskās problēmas. Tad Orbāns arī pirms tam darīja normāli? Tikai savas enerģētiskās problēmas. Bet viņi arī ir eiropieši, ja? Jā, protams. Bet risina savas valsts. Jā, viņi rīkojās koleģiāli kopējos jautājumos. Tad, ja Latvijai tagad lētāk degviela, tad jūs faktiski tā kā Rosļikovs te pērkam no Baltkrieviem degvielu. Baltkrieviem nav lētākas degviela. Ja piedāvā lētāk, pērkam? Nav lētāk. Ja piedāvā? Nav lētāk. Ja piedāvā? Ja piedāvā. Lieta ir tāda, kamēr ir sankcijas, kamēr ir karš, neko piedāvāt nevar. Tas ir utopija. Uz šodien dienu. Jūs kaut ko var vienot? Nevar. Jāsaka tomēr, ka mūsu aizsardzības politika pagājušā nedēļa pilnībā izgāzās. Pilnībā, paskaļi teikt. Mūsu aizsardzības nozare stagnē faktiski. Mēs ieguldam 2 miljardus, pat vairāk. Un kas attīstījās? Ko daram citādi? Ko bainam? Strādājam. Labi, Kresliņa kungs. Man jau šeit ir viedoklis tās diezgan stingrs jau no tiem laikiem, kad stājāmies NATO, jo es tur biju aktīvs dalībnieks. Tātad es uzticos NATO arī šodien. Tas, ka Trumps mudināja un piespieda 2% aizsardzībai, tādu uz tiem 5%, tā ir laba ziņa. Mani ļoti neapmierina, ka NATO valstis nepilda to, ko pašas vienojās. Tāpat arī Eiropas Savienības valstis, kur lielākā daļa arī ir NATO valstis. Ja nolēmēt aizsardzībai tik procentus, tad vajag pildīt. Kad pretenzijas rodās kā gaļu cept, tur visi skrien, mums jāpilda Eiropas Savienība. Tur teica, ka šo jautājumu, kas ir pamat, nepilda. Tas ir pirmkārt. Otkārt, ņemsim NATO ir kolektīva viedā aizsardzība. Lidmašīnas lido, tas ir laba pazīme, ka tomēr tas darbojas. Bet es nedzirdu no aizsardzības ministrijas un no politiķiem, ka tiktu izrunāts iepriekšējā NATO samitā runāja, ka palielināja 10 reizes ātrās rēģēšanas spēku. Tie ir 300,000 cilvēku. Ir nekavējušies rēģēšanas spēki. Kā viņi tiks izmantot? Restīvi, jūs līdz galam šobrīd neredzat, vai pildam mēs kārtīgi tos NATO lēmumus vai nepildam? Taisnība. Labi. Latvijā pildē. Es runāju, ka kopumā NATO valstis. Labi. Īsas piebildes vēl par šo tēmu? Pilda, es uzskatu, uz papīra, tikai tādā, kādas ir naudas izlietojums. Un mēs varam redzēt, ka tas naudas izlietojums nav lietderīgs. Mums to naudu, ko mēs tagad izlietojam aizsardzībā, vajag pavisam citā veidā izlietot. Pavisam citā? Ne pavisam. Mēs vienkārši tā ir aizsardzības nozare. Jo mēs uz šodienu mēs neredzam nevienu dronu, kas ielido Latvijā. Un, piemēram, tās visas muļķības... Vienu otru gan jau, ka redzam. Tik traki jau nav jau tā, ka vispār radar. Mēs jau redzējām Latvijas televīzijā, kā stāsties prūds, ka viņš tavu kādu drošs drons, kas bija labs drons, un mēs viņu tikai nenotriecējam tā
tāpēc, ka... Labi, beidzam aprunāt tos Nē, mēs neprunām, bet tas ir mēs redzējām sabiedriskajā televīzijā, ka šeit bija klaja meli. Un jau tajā brīdī, pirms pusotra gada, Sprūdam vajadzētu kāpt. Labi, bet lielas konceptuālas pārmaiņas aizsardzības politikā kā tādā, vienkārši skatīties Protams, uz izmantojumu. Naudas izmantojumu. Labi, laiks mums... Vienu īsu, lūdzu. Ja drīkst. Jā. Jautājums ir tā, ka agrāk, piemēram, tā varbūt ir mainījies, kad mēs kaut ko iepirkam, bruņojumu un tam līdzīgi, mēs to saskaņojam Briselē, lai kopā būtu tai kolektīvai aizsardzībai, vajadzīgās lietas. Tagad par to nemaz nerunājam. Mēs kaut ko iepirkam. Vai tas ir saskaņot? Tagad ir noslēpumi. Noslēpums galā. Tas nav. Labi, mums ir laiks nepielūdziem rīt uz noslēgumu, tāpēc priekšpēdējais un pēdējais jautājums. Priekšpēdējais atkal Jānim Urbanovičam. Izcēlām te laukā tādu smuku iepriekšējo bildīti uz parlamentu. Nu, par to pieredzi es nevarētu strīdēties. Nu, Mairis Briedis nav un droši vien, ka nebūs saskaņā. Ko liekam vietā, spēka vietā? Gara spēku. Es dzīvoju ar pārliecību, un esmu pārbaudījis, un man ir pārbaudījuši. Es uzskatu, ka iekšējās drošības jautājums ir saistīts ar visiem jautājumiem. Atgriežoties pie aizsardzības politikas, iekšējās un ārējās nedrošības pārvēršanas, manā skatījumā, ka mēs nepildam, neviena valdība nenāk pēc atversmes, kad prezidents aicina premjeru, un tad veidojās profesionāla valdība. Un, cik redzam, partijas necenšas virzīt profesionāļus, bet aktīvākos biedrus, neatkarīgi no tā, kādā jomā viņi ir zinošāki. Šifona pēdējais jautājums. Visiem viens un tas pats. Skatāmies uz esošo salikumu, jau sadrumstalots, pats pieminējāt pirms brīža. Nākamā saima būs vēl sadrumstalotāka, visi pazīst par to rāda. No jūsu interešu viedokļa, no partnerības interešu viedokļa, no valsts interešu viedokļa, kādai jābūt 15. saimai? Pats svarīgākais visu sasaukumu periods ir 1. gads. Pirmajā gadā vai uzsāk nopietnas reformas, vai viņas netiek realizētas nekad. Līdz ar to, esot saimā, mēs pagērētu pie principiālu jautājumu debates izrunāt uzreiz un rīkoties. Gan vēlēšanu sistēmas maiņa, gan godīgas pārvaldes. Es esmu stingrs meritokrātijas piekritējis, kad nozares jāvada labākajam nozares pārstāvim. Paldies, Kresliņkungs, kā bijušais deputāts, ko saka, kādai jābūt 15. Es uzskatu, varbūt tas atšķirsies nedaudz. Es uzskatu, ka pie tādas sadrumstalotības, ka ir daudz partijas, kad jābūt profesionālās ministru kabinetam, kad premjerministru, ko apstiprina viskā parastā kārtībā, bet viņš nosaka ministrus, bet nerunā pa partijām. Ministrs nav partijas vai ne partijas, bet nekur viņam neparāda. Tādai saimai, kas šo akceptē. Labi, paldies, vēl versijas. Es uzskatu, ka jāceļ visas sarkanās līnijas, kas bija ļoti ilgus gadus, un mēs redzam, saskaņā ir dabūjis labus rezultātus saimnes vēlēšanās, bet nekad nav bijusi pie varas. Bet tā ir vecā saskaņa. Jā, bet vajag atcelt sarkanās līnijas, un mums patiešām jābūt patiešām profesionālai valdībai, lai būtu valdība un tai uzticētos Latvijas tauta, tāpēc, ka uz šodienu jūs paši redzat, kāda ir situācija. Kādai jābūt? Protams, sadrumstalota 15. saima būs, bet tā ir noteikti jābūt daudz vairāk uz strādājošo, uz darba ņēmēju orientētai. Pareizi. Es teiktu, ka saimai jābūt cilvēcīgai, profesionālai, un es domāju, ka mēs esam gatavi sadarboties ar īstiem Latvijas patriotiem, nevis tie, kas vienkārši saka, mēs esam Saima būs labākā, ja mēs tur būsim. Paldies! Šis bija Saskaņas centra atjaunotajā versijā šī brīža šeit deleģētais piecinieks. Paldies jums par sarunu. Skatītājiem es saku, ka mēs turpinām ciklu, kādai jābūt 15. saimai. Šis bija sastais raidījums šajā ciklā. 7. būs 15. maijā, pusstundu tiešraidē sāksies ātrāk, pateicoties dažu varas politiķu aizņemtībai. Tātad pirmdienās un piekdienās tradicionāli 11. 15. maijā 11. tiešraidē šajā studijā būs piecinieks no Jaunās vienotības. Turpinājums sekos.